Uzturā mēs varam izmantot ļoti daudz dārzeņus, dažādi sagatavotus, svaigā veidā, kuri ietekmē gan holesterīna vielmaiņu, mēs apēdam mazāk kalorijas, mēs uzņemam mazāk ogļhidrātus. Ja? Tad, principā, šis uzturs normalizē mūsu bioloģisko vielmaiņas sistēmu, normalizē zarnu darbību, ja? Jo cilvēkiem vecumā pēc 50 gadiem ir hronisko aizcietējumu problēma, kuru mēs varam risināt tieši ar šo saucamo dārzeņu diētu un šķidruma daudzuma lietošanu. Ja? Un tādā ziņā, ja mēs arī ietekmējam vielmaiņas slimības, tad, ja pacients tiek ārstēts ar medikamentiem, saņem kaut kādus cukura samazinošos līdzekļus, ar diētu mēs vēl papildus varam panākt pozitīvu efektu, lai izlīdzinātu cukura līmeni asinīs. Līdz ar to pacientam būtu jālieto mazāka zāļu deva. Protams, kad vielmaiņas slimībās ir ļoti daudz komplikācijas. Tātad ir orgānu bojājumu sindromi, tātad, ja mēs neievērojam šo diētu, ja pacients, teiksim, nav līdzestīgs un nelieto paredzētos medikamentus, neievēro ēšanas režīmu, neievēro fiziskās slodzes režīmu, jo jāņem vērā, ka mūsu laikmetā cilvēki praktiski ir mazkustīgi. Principā ir daudz uz pētījumiem balstītu novērojumu, jo pēdējos gados visā pasaulē, Eiropā, Latvijā, vairāk ir Eiropā, Amerikā, ir problēma ar vielmaiņas slimībām. Nopietnākās vielmaiņas slimības ir tieši taukainās hepatozes problēma un otrā tipa cukura diabēts pieaugušajiem, un Amerikā jau arī sākās pusaudžiem un bērniem pamatskolas vecumā. Un tā problēma ir šie tīrie ātro ogļhidrātu uzturs diētā, ja, uzturā. Praktiski tie visi saldie dzērieni, tie ir visi našķi, visi, teiksim, čipši, konfektes, saldumi. Un cilvēkiem, kuriem ir šīs vielmaiņas slimības, protams, pozitīvu tādu terapeitisku efektu sniedz šie dārzeņu sakņu diētas. Ja. Otra problēma ir sirds asinsrites slimības, aterosklerozes, ar miokarda infarktiem, insultiem. Un visā pasaulē un Latvijā vislielākā mirstība ir tieši ar šīm sirds išēmiskām slimībām. Un es gribētu teikt, ka arī augu valsts, teiksim, dārzeņi satur dažādus fitosterolus, kuri arī ietekmē un samazina holesterīna vielmaiņu. Un lietojot uzturā dārzeņi kā tādi kā šķiedrvielas, kavē šī holesterīna uzsūkšanos zarnā. Un tas ir vēl viens, teiksim, patoģenētiskais mehānisms, kā mēs varam samazināt uzņemto holesterīnu uzsūkšanos zarnās. Dārzeņi, zaļie augi, dzeltenie augi, sarkanie augi, viņi satur noteiktus flavonoīdus. Tātad sarkanais flavonoīds ir likopīns, antioksidants, kurš pasaulē pierādījis, kas vairāk ir tomātos, paprikā, kuriem ir pret prostatvēža, teiksim, mazinošs efekts, profilaktisks efekts. Mēs zinām, ka ir ķirbju sēklu, ķirbju preparāti, ko lieto prostatas, teiksim, hiperplāzijā. Mēs varētu to ķirbi, teiksim, izmantot dienas ēdienkartē, vai kā biezzupa, vai kā salātos, kā ķirbju sulu kombinācijā, teiksim, ar kādiem augļu sulām. Principā tas būtu iespējams arī ar uzturu.